Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls. Raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī to darām. Mani sauc Raivis Vilons. Konstantīns šodien nav studijā, bet mums pievienojas SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Pirms es sākšu izprašņāt Daini par makroekonomiku, par to, kas ir noticis, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies studijā un par to, kādus tad mums sola nākamos 10 mēnešus, kas notiks ar procentu likmēm un tā tālāk. Es tradicionāli, kā mēneša beigās pastāstīšu, kā iet manam portfelim, Konstantīna un arī SEB robo investora portfelim. Tātad īsais atgādinājums ir, mēs ar Konstantīnu esam tādi amatieri investori, kuri pieturās pie vienkāršas patiesības, vienkārša padoma. Ja mēs ieguldīsim regulāri, tad mums vajadzētu veikties. Ar nosacījumu, ka mēs būsim izvēlējušies labus instrumentus, jo mēs ieguldam katru nedēļu 50 eiro, attiecīgi pērkam savus aktīvus gan tad, kad cenas ir zemas, gan tad, kad cenas ir augstas. Cenšamies līdzvērtīgi sadalīt savu portfeli un vidējais aktīvu skaits ir līdz 20, lai gan jāatzīst, ka tagad mēs jau ar Konstantīnu izvēloties dažādus instrumentus esam aizplūduši mazlietiņ tālāk, bet sākotnēji bija tāda doma. Tātad SEB robo investoram iet kopumā ļoti labi. Kopš aizvadītajām dažām nedēļām ir neliels kritums, taču kopumā 12,68% ir diezgan pieklājīgs ienesīgums. Visstraujāk ir auguši Āzijas un Eiropas ETF. Āzija, pateicoties Japānas labajiem rezultātiem, ķīniešiem neiet pārāk labi vēl aizvien, un Eiropa cenšas tuvoties un lēnām iet līdzi kopējai globālai ekonomikai, kuru vismaz šobrīd ir mazliet kāpus uz augšu, vismaz finanšu tirgos par to, kāpēc, un tā Dainis tālāk pastāstīs, bet arī SEB aktīvu fondam, starp citu, iet ļoti labi. Tātad, kā iet pašam Konstantīnam? Tā kā Konstantīna nav studijā, tad es atļaušos īsi pastāstīt. Konstantīns sāka savu portfeli veidot balstoties uz ASV S&P 500 akcijām, taču laikam ejot uz priekšu, viņš saprata, ka ir nepieciešams diversificēt arī tos instrumentus, kas viņam ir. Sākotnēji viņš izvēlējās Latvijas valsts krājobligācijas, jo pērn bija ļoti pievilcīgas procentu likmes, kuras šobrīd vairs nav varbūt tik ienesīgas. Šeit mēs varam redzēt Konstantīna ieguldījumus krājobligācijās. Viņš šobrīd vairs neveic jaunas ieguldījumus, tāpēc, ka procentu likmes ir kritušās, 12 mēnešu ienesīgums ir 3,25%, kas ir mazāk nekā iepriekš 4 un pat nedaudz vairāk. Tāpēc Konstantīns lēnām sāka sava portfeļa transformāciju no krājobligācijām uz lielajām, īstajām, bet obligācijām, ko emitē uzņēmumi, un viņš izmanto Mintos platformu tādēļ, ka tur ir šis fractional bonds. Tātad tev kā investoram nav nepieciešams 1000 vai 10 000, lai iegādātos vienu obligāciju, bet pateicoties šim rīkam, tu vari nopirkt vienu mazu daļu obligācijas. Tieši tāpat kā es to daru ar kriptovalūtām, un arī Konstantīns, izmantojot Interactive Brokers, bieži vien nepērk pilnu akciju, bet gan daļu no akcijas. Tas ir tāds labs fintech pasaules piedāvājums finanšu tirgos, jo tātad attiecīgi investori ar mazākām naudām var veidot diversificētāku portfeli. Konstantīna portfeļa akciju ienesīgums ir diezgan līdzīgs S&P 500 šobrīd, tātad viņš turās līdzi. Kas ir labā ziņa, tas ir pozitīvi, tomēr jāatgādina, ka viņa mērķis ir pārsniegt vidējo tirgus atdevi, pārsniegt šos indeksus. Tātad, attiecīgi, kā viņš jau ir iepriekš teicis, viņš piestrādā pie tā, lai viņa portfelis būtu mazliet diversificētāks un arī varbūt ienesīgāks. Kopumā no 16 akcijām tikai 3 ir negatīvas nesa zaudējums, kas ir ļoti labi un ļoti veiksmīgi. Un dividendžu ienesīgums arī Konstantīna portfelī mazliet uzlabojas.
Tālūk ir par Konstantīnu. Tagad mazliet īsi par to, kā iet man. Skatītājiem atgādināšu, ka mans portfels savukārt ir sadalīts 3 lielākās grupās. Ir Baltijas akcijas, kriptovalūtas un tātad šīs pūļa finansēšanas peer-to-peer platformas. Un ieguldīti man ir tāpat kā Konstantīnam 6300 eiro. Un šeit jau jūs varat redzēt manu ienesīgumu, tātad ir diezgan laba peļņa, gandrīz jau 1000 plusā. Kāpēc tā? Kur šeit var arī redzēt, pamatā manu portfeli iznes kriptovalūtas. Kriptovalūtas pēdējo pāris mēnešu laikā ir strauji kāpušas. Tagad šis kāpums atkal ir mazliet apstājies un tā cena atkarībā gan no platformas, bet mīcās ap 50 līdz 52 tūkstošiem. Ja tā ikdienā aktīvi paseko līdzi, tad var redzēt, ka vienu brīdi tuvojas 52 tūkstošiem, atkal ir pie 51 tūkstoši un tā tālāk. Bet kopumā mēnešu laikā kāpums ir vairāk kā 30%, un tas arī ir pamatā mana portfeļa veiksmes stāstam. Cik ilgi tā būs un vai augs vai neaugs, to šobrīd ir grūti paredzēt, bet var skatītājiem atgādināt, ka viens no tiem gaidītākajiem brīžiem ir šis Bitcoin algoritmā iestrādātais notikums, ka principā kriptovalūtu racēji vairs nevarēs ar tādu pašu daudzumu darbu iegūt tādu pašu daudzumu bitkoina, kas nozīmē, ka teorētiski kriptovalūtu šī bitkoina vērtība varētu arī palielināties, jo tātad ir šis mākslīgais iztrūkums rodas. Bet vai tas ietekmē šoreiz cenu vai ne, grūti pateikt, jo kriptovalūtas ir ļoti jauns aktīvs un principā tur vēl aizvien neskatoties uz to, ka jau ir 10+ gadi, vēl aizvien notiek brīnumi, kurus neviens nevar paredzēt. Jā, tātad mans portfelis kriptovalūta šeit ir ļoti veiksmīgi. Šeit var redzēt, ka Solana ir ienesīgākā no kriptovalūtām. Tajā gan ir man mazākie ieguldījumi, bet tā rada visai labus rezultātus. Un tad šeit manas peer-to-peer investīcijas, kuras arī ir pieklājīgas. Par Estate Guru mēs jau izrunājam vienā no iepriekšējiem raidījumiem. Tur ir neliela, ceturtā daļa naudas ir iesaldēta, pateicoties manām neveiksmīgajām investīcijām Vācijas tirgu, bet, kā Estate Guru pārstāvis mums teica, un jūs skatītāji varat paskatīties vienā no iepriekšējiem raidījumiem, tas nenozīmē, ka nauda ir pazaudēta, un viņi ļoti rūpīgi strādā, lai to atgūtu. Bet kopumā peer-to-peer ir tāds, jāsaka, lēzens. Tur nekas ļoti aizraujošs nenotiek, bet arī nekādu tādu būtisku, milzīgu peļņu nav šobrīd. Un šeit ir manas Baltijas akcijas. Ja Konstantīnam 3 bija negatīvas un pārējās pozitīvas, tad man ir tieši pretējais. Man ir tikai 3 pozitīvas ienesīguma akcijas, pārējās ir negatīvas. Es ciešu zaudējumus, nedaudz mazāk par 300 eiro. Diemžēl, jo Baltijas tirgus principā nevarētu teikt, ka tas sarūka, bet tas arī vismaz manā portfelī absolūti nekādu izaugsmu šobrīd nerada. Un es esmu sācis apdomāt, varbūt iegādāties kādu citu akciju, piemēram, kaut ko varbūt Lietuvā paskatīties, kas tur interesants notiek, jo daudz eksperti mums teikuši, ka Lietuvas uzņēmuma akcijām vēl aizvien ir tāda kā atlaide, Igaunijas akcijas ir pārvērtētas, un šeit Latvijā man ir faktiski iegādāts teju viss, ko es varēju iegādāties. Un tāda, lūk, šie rezultāti ir kādi mums bija janvārī, tātad Konstantīnam bija 6,2, robo investoram 10,29, man bija 6,8, un tad februārī ir labāk. Konstantīns ir gandrīz nemainīgs savā ienesīgumā, robo investoram ir 12,68, un tātad šajā mēnesī veiksmīgākais bija es, pateicoties kriptovalūtām, 15,17%. Te gan ir jāatgādina, ka iepriekš man bija 16, tuvojās pat 17%, un tas arī iezīmē to kriptovalūtu svārstīgumu, ka vienu brīdi es varu uzrādīt ievērojumu ienesīgumu, kamēr citu brīdi jau sāk tuvoties SEB robo investoram, kas iegulda ETF-os, tātad faktiski vidējā tirgus atdevē. Tālūk.
Paldies par uzmanību šai daļai, un tagad mēs varam dot vārdu Dainim. Un tad es gribētu arī sākt ar tādu. Tātad pagājušā reizē, kad mēs tikāmies, mēs jau runājām par to, ka finanšu tirgi ieceno nākotni. Un kopumā finanšu tirgi ir bijuši tādi ļoti pozitīvi un ļoti entuziastiski, diezgan aktīvi paredzot, ka procentu likmes, ja ne gada pirmajos mēnešos, sāks krist, tad pavasarī noteikti, un vasarā tā jau apmēram šķiet neizbēgamība, ka procentu likmes tiks laistas uz leju. Tā vismaz runāja pagājušajā gadā. Šogad jau izskatās, lai gan akciju indeksi turpina kāpt, cevišķi pateicoties tehnoloģiju sektoram. Tomēr no ekspertiem mēs nedzirdam gluži šādas pozitīvas vēsmas, ka tūlīt kāps. Patiesībā es arvien vairāk dzirdu, ka eksperti saka, ka ļoti iespējams tikai varbūt pat rudenī varētu runāt par kaut kādu procentu likmu samazinājumu ASV un Eiropā. Kā ir, Daini? Kā šobrīd izskatās? Vai tirgi vēl aizvien ir pārāk pozitīvi, vai mēs jau sākam tuvoties pie kaut kādas realitātes izpratnes? Pirmais ir tas, ka mēs redzam, ka finanšu tirgi šobrīd ir ļoti pārsteiguši visus un turpina pārsteigt. Zināmā mērā tā ir tāda laba indikācija, ka tie, kas vēl domā, ka ir iespēja un tomēr šobrīd investēt, un tas tāds ļoti pateicīgs mirklis. Īpaši uz to arī, ka visi, skatoties pagātnē, gaidīja un gaida, ka ciklā, kad tiek samazināts procentu likmes, finanšu tirgu atdeve ir diezgan garantēta ar labiem procentiem. Ja. Protams, tas, kas ir pēdējos mēnešos noticis, ir, ka tās tendences makroekonomiski nav bijušas tādas, lai mēs varētu jau teikt, ka tūlīt martā, kas bija pirmās prognozes, ka varētu ECB jau mazināt procentu likmes, piepildītos. Šobrīd ir, šīs prognozes ir kļuvušas krietni vājākas un mazāk optimistiskākas šajā ziņā. Ja pirms pērnā gada beigās tika gaidīts, ka būs 6 samazinājumi tur kopumā, tad šobrīd tas jau ir krietni mazāk un tirgi, tās gaidas ir būtiski mazinājuši. Un arī parādās jau tādi jautājums, vai tik daudz tomēr jāsāk fokusēties tieši uz šo te monetāro politiku un procentu likmi mazināšanu. Jo, ekonomika šobrīd kopumā, kopumā pamatā ASV, ir spējusi noturēties pret visiem šiem šokiem un ir bijusi pārsteidzoši stabila. Līdz ar to tā nepieciešamība, vismaz no ASV skatu punkta, mazināt to procentu likmi, viņa arī zināmā mērā ir mazinājusies. Bet ir skaidrs, ka šobrīd šķiet, ka vismaz skatoties no Fed, tādas retorikas, gan arī no ECB, viņi visi norāda, ka varētu likmes mazināt tikai jūnijā. Lai gan kopumā, vismaz attiecībā uz ECB, vēl joprojām tiek pieļauts, sagaidīts, ka šie pirmie mazinājumi varētu būt arī nedaudz ātrāk. Citiem vārdiem sakot, otrajā ceturksnī vajadzētu būt, bet te ir arī kādu šo te politiku centrālās bankas tomēr lems piemērot. Ja? Jo, piemēram, Anglijas centrālā banka valdītājs Andrew Bellijs izteicās, ka viņiem nav obligāti, ka viņi varētu mazināt procentu likmes ātrāk, redzot, ka šī tendence inflācijā turpinās, bet viņi šo mērķi vēl nav sasnieguši. Ja? Iedodot zināmu tādu atbalstu ekonomikai. Vai ECB tiešām gribēs redzēt, ka ir 100% un gaidīt to visu un turēt to visu spiedienu uz ekonomiku tik ilgi, cik viņi to gribēs būt pārliecināti? Ja? Tas arī jautājums, vai tas ir vajadzīgs. Ja? Ļoti iespējams, ka viņi var iedot zināmu pirmo samazinājumu, simboliski iedodot tādu pozitīvu grūdienu, ja? Un tālāk nedaudz palēninot. Ja? Te tā manipulācija diezgan plaša, ja? Iespējama. Bet citiem vārdiem, tas vilnis, kas tika gaidīts, ka mēs redzēsim ļoti strauju un tūlītēju samazināšanu, šobrīd ir pabalējis.
Vai uz Eiropas centrālās bankas lēmumu var iespaidot tās Vācijas ekonomikas stagnēšana? Tur ir kaut kādi parādās dažādi dati, kur Vācija tur nedaudz sarūk tas, nedaudz sarūk šitas un kopumā. Vai tas varētu kaut kādā veidā mīkstināt Eiropas centrālās bankas sirdis, vai arī tomēr tas nebūs tik būtisks faktors? Katrā ziņā viņiem jāskatās kopējās intereses. Te ir tas stāsts, kā viņi redz tās kopējās intereses. Ja? Jo ir skaidrs, ka neliels atspaids un tāds solis šajā virzienā manā skatījumā nāktu drīzāk par labu. Viņi ir pateikuši, ka šie paziņojumi norāda, ka viņi negrib steigties ar tādām pirmslaicīgām indikācijām, ko viņi darīs. Šobrīd viņi saka, ka mēs vēl neesam tur, lai mazinātu. Šodien Austrijas centrālās bankas vadītājs izteicās, ka ECB negribētu steigties pirms Fed, kas nozīmē to, ka tiešām tas pirmais samazinājums varētu būt tikai uz gada vidu. Ja, kāds ir tas iemesls, kāpēc mēs gribam skatīties uz to, ko ASV dara? Zināmā mērā būt pārliecināti, nesteigties attiecībā uz šīm tendencēm, neskriet pa priekšu, zināmā mērā skatīties arī, kā tas ietekmē šo te valūtas kursu, kas ietekmē arī eksporta rādītājus un eksporta spēju. Kurā niansē, ko tas katrā šī te pārstāvja retorikā iekļaut, tas ir to ļoti grūti tādā ziņā visu izskaidrot. Jā. Bet te ir jautājums, cik viņi ir ieinteresēti skatīties nedaudz ārpus savu mandātu. Jo, protams, ka viņa primārais mandāts ir inflācija. Un šobrīd pirmā ziņa bija, kas bija pozitīva, ka pienāca informācija, ka šis algu pieaugums, uz ko viņi primāri šobrīd koncentrējās, palēninājās atbilstoši. Ja viņi redzēs, ka šī palēnināšanās turpinās, viņi var lemt par to, ka arī procentu likmi var iespējams nedaudz ātrāk samazināt. Līdz ar to arī tā interpretācija ir ļoti plaša. Tāpēc šobrīd es teiktu, ka visdrīzāk martā mēs neko nesagaidīsim. Arī pēdējās varbūt tās iespējas, kas ir aprīlī, arī skatos, ka viņas izgaist. Tad tālāk, es domāju, ka otrā ceturkšņa beigās viņiem būtu jādod zināms tāds pozitīvisma impulss, tāds kā kredīts ekonomikai, lai tomēr pārlieku neabēdinātu, lai šis tāds optimisms un gaidas nepāraugtu tādā ilgstošā pesimismā. Jo tomēr tas spiediens ir jūtams. Un es domāju, ka pēc savas būtības pašreizējais tāds optimisms, ka inflācija ir samazināta, nenodzenot ekonomikas tādā dziļā krīzē, lejupslīdē, tas viss varētu diezgan ātri pagaist. Jā, un ja mēs izkāpjam mazliet ārā no Eiropas, tad ASV viena no tām lietām, par ko šonedēļ arī mēs Delfi biznesā rakstījām, bija 7 lielo tehnoloģiju uzņēmumu ietekme uz kopējo finanšu tirgu un dominanci. Tātad 7 lielie uzņēmumi Meta, Alphabet, Facebook jau nosaucu, Tesla, Nvidia, Amazon, ko es tagad aizmirsu, bet tātad 7 lielās tehnoloģiju kompānijas. Principā viņu peļņa un viņu tirgus kapitalizācija vien šo 7 uzņēmumu varētu izveidot otro lielāko biržu pasaulē. Tātad attiecīgi viņi ir apsteiguši faktiski visu pasauli, tikai ASV visi pārējie uzņēmumi var spēkoties. Tad man ir jautājums, ko arī uzdod daudziem citiem, vai tuvojas kaut kā, vai tas ir burbulis un vai mēs tuvojamies kaut kāda burbuļa sprādzienam, jo bija ekonomisti, kuri minēja, ka šāda tirgus koncentrācija ASV akciju tirgu bijusi tikai 2000. Gadu sākumā un tad kaut kad 1920. Gadu beigās. Un
pēc abiem šiem periodiem sekoja diezgan liela lejupslīde un diezgan salīdzinoši lielas nedienas finanšu tirgos. Vai mēs redzam kaut kādas līdzīgas tendences, vai tas ir vienkārši tāpēc, ka šie uzņēmumi ir iekarojuši tirgu, viņiem ir mākslīgā intelekta tehnoloģijas un viņi turpina augt? Par to mēs jau runājam īstenībā vairākus gadus, un tas skatījums, es domāju, lielos vilcienos, ja mēs skatāmies to virzienu, saglabājas. Mēs dzīvojam un turpināsim dzīvot arvien tehnoloģiskākā vidē. Līdz ar to tehnoloģiju uzņēmumiem būs vērtība un viņa būs augoša vērtība. Jautājums ir tikai periodiski, kurā mirklī teiksim, tas pieaugums nedaudz apsteidz laiku, ja, kur nedaudz par daudz, tad notiek korekcija, tad kamēr atkal tas viss pielāgojās, attīstās un atkal aiziet. Mēs piedzīvojam, pirms kāda laika tehnoloģijām bija diezgan būtisks kritums. Ja. Mēs tur varēja diezgan labi lēti iepirkties. Es arī skatījos, Nvidia bija ļoti lēti un tur varēja, un šobrīd izdarot pareizos secinājumus, šobrīd varētu būt krietni lielos plusos. Un skatoties šobrīd, protams, tas uzsvars, un kas ir virzījis, ir mākslīgais intelekts. Protams, mēs vēl tās gaidas, kas virza to izaugsmi, ir tas, ka tas sniegs ļoti būtisks produktivitātes pieaugumu. Viņš veido un veidosies, cik lielā mērā un kāda būs tā reāla atdeve. Šobrīd, es teiktu, vēl mēs varam tā zinām mērā zīlēt, ja? Jo tas potenciāls ir nojaušams, redzams, cik viņš materializēsies, ir grūti pateikt, tādēļ arī, es domāju, vēl kādu laiku tas burbulis varētu pūsties. Ja tur izzudīs segums, un mēs redzēsim, ka tādēļ īsti neveidojās tāds, kāds ir tur, tad, protams, sekos korekcijas. Bet es domāju, ka tādā tuvākā laikā, tāda virzīšanās šajā virzienā būs. Jo, mēs redzam, ka arī šī ģeopolitiskā sāncensība arī liek pastiprināt šo investīciju šajās jomās, kas nozīmē to, ka tehnoloģijas būs. Visa veida pielietojamība tehnoloģijas būs tas virziens, kas piesaistīs investīcijas un potenciāli arī vismaz tuvākā laikā arī sniegs atdevi investoriem. Jautājums, pēc cik ilga laika tā korekcija būs, es domāju, zināmā mērā pēc jebkura laika, pēc tāda uzrāviena, protams, nāks kaut kāda revīzija. Ja? Nāks revīzija, un kad tiks konstatēts, kas ir sev atpelnījis, kas nav. Bet es domāju, vēl ir iespēja ielikt. Cik daudz, protams, jo ilgāk tas viss iet, jo mazāk, kā teikt, no visu, kas ir likt, ja, tur jābūt arvien piesardzīgākam skatoties. Bet es domāju, tās tehnoloģija virziens, tas ir tāds, tas ir mūsu nākotne. Jā. Nē, tas ir interesanti, un man, piemēram, interesants liekas tas sadalījums, ka patiesībā uz šiem 7 uzņēmumiem skatīties kā uz ļoti līdzīgiem, tehnoloģiju sektors, mākslīgais intelekts un tā, bet pēc viņi ir diezgan atšķirīgi savā ziņā. Jo, teiksim, pieņemsim, Tesla ražo automašīnas, kas ir tāds reāls taustāms produkts, Nvidia atkal ražo šos procesorus grafiskos, kuri tad ir nepieciešami mākslīgai intelekta tehnoloģijām. Savukārt, tad Amazon nodarbojas ar tirsniecību, protams, vēl miljonus visādu citu pakalpojumu, bet kopumā tie pārējie uzņēmumi atkal ir cita veida pakalpojumu sniedzēji. Tā kā man šķiet, ja teiksim, piemēram, mūsu skatītājiem interesē, tad viņiem droši vien pat jāskatās uz katru uzņēmumu individuāli, un arī, pieņemsim, tā korekcija, ko jūs minējāt, varētu ietekmēt droši vien dažādi. Kaut kā tā kopējais tirgus sentiments, bet varētu dažādi ietekmēt arī, piemēram, fizisku produktu ražotāju un, teiksim, piemēram, Facebook Metu, kas ir principā tātad interneta reklāmu un tam līdzīgi pakalpojumu sniedzējs. Jā, mēs redzam, ka tomēr izveidojās tāda augstākā līga, kurā, teiksim, tā no malas vai pēkšņi tādiem vienkāršiem maziem uzņēmumiem, ja izaugt, kļūst arvien sarežģītāk. Mēs redzam, ka viņus ātri pārpērk un neutralizē. Tā kā, zināmā mērā tur arī jāskatās, kā tā virzība notiek, bet es domāju, tiem lielajiem tās iespējas, teiksim, turpināt vairot savu dominanci, šīs iespējas tikai pieaug.
jo katrā ziņā arī, es domāju, pastiprināsies dažādi šie aicinājumi un atbalsts Eiropas uzņēmumiem augt. Tā kā varbūt arī šeit būs tādi reģionāli, spēlētāji. Bet, katrā ziņā šis ir tas virziens, kurā ir vērts interesēties, ieguldīt. Ja. Protams, pie tā, ka mēs visticamāk neatgriezīsimies, ka būs tik lēta nauda, kā bija pirms salīdzinoši neilga laika, tad, protams, arī ne visi projekti tā aizies kā vien brīdi, kad jebkurš startups, jebkura lieta aiziet tā brīvi. Ja. Es domāju, tur zinām tāda arī revīzija būs, ka šis periods arī daudzas investīciju jomas paretinās, ko mēs arī redzam šobrīd daudz startupi, un arī mēs dzirdam arī te pašā ASV, ka mazinās investīcija ieplūdes daudzos arī šīs Silīcija ielējā, daudzos šajos te projektos, jo vienkārši nauda kļūsi dārgāk, investori sāk jau vētīt, kur guldīt, kur nē, cik ir daudzsološi un tā tālāk. Tāpēc varbūt arī viena otra ideja, kas šobrīd vēl skaitās daudzsološi, varbūt arī pagaisīs, jo vienkārši nespēs sev parādīt to konkrētu atdevi, pirms viņa investori gribēs jau redzēt konkrētu atdevi. Tā kā, kaut kādas revīzijas, es domāju, vēl turpināsies. Jūs pieminējāt to Eiropas jautājumu, vai Eiropā varētu parādīties kādi, ja ne nopietni konkurenti šiem milžiem, bet vismaz kaut kādi, tāpēc, ka Eiropā, sevišķi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet arī jau iepriekš saistībā ar Donalda Trumpa politiku un tā tālāk, tiek runāts par to, ka mums vajag šeit būvēt savas rūpnīcas, piemēram, pusvadītāju radīšanai, mums vajag savus vairāk augsto tehnoloģiju uzņēmums, vai šeit varētu potenciāli rasties kaut kādi nopietni konkurenti? Katrā ziņā redzam, ka ir centieni, bet, lai tie uzreiz kļūtu par tādiem globāliem konkurentiem, pašreizējiem tādiem globāliem līderiem, šobrīd īsti ļoti grūti, jo tomēr Eiropa joprojām ļoti sadrumstalota. Mēs redzam, ka tur ir atsevišķi centieni no Zviedru grupas ražot šos akumulātorus un tā tālāk. Mēs redzam, ka arī Eiropa diezgan daudz šos miljardus izdarīja, lai attīstītu šos mikroshēmu ražotnē un tā tālāk. Es domāju, ka tur atdeva būs un, zinām mērā, tas virziens būs, bet, lai mēs tagad runātu par kaut kādu, Apple vai tur, nezinu, ko mēs tur esam pieraduši redzēt ASV kompāniju, tāds Eiropas dubultnieks izceltos, es domāju, drīzāk to mēs tuvākā laikā neredzēsim. Bet tāda reģiona tāda spēlētāja pamazām, es domāju, varētu parādīties. Jā, un tad no ASV un Eiropas ejam uz Baltiju un uz Latviju. Jūs ieskicējāt, kas notiek Eiropā, kas notiek ASV. Kāds mūsu mazais pasaules stūrīts izskatās šobrīd un ko mums sola nākotne? Katrā ziņā mēs varētu teikt, ka kaut kāds zināms zemākais punkts varētu būt sasniegts, un tomēr šī gada tā perspektīva rāda, ka ekonomiskā aktivitāte varētu sākt uzlaboties. Nedaudz optimistiskāks skatījums ir attiecībā uz Lietuvu un Latviju. Igaunijā tur tiek sagaidīts, ka gads kopumā būs vēl ar mīnuszīmīti. Tas ir saistīts ar Skandināvijas problēmām? Jā, īpaši tāpēc, ka Igaunija ir vairāk atkarīga no eksporta tirgiem, kas ir ziemeļvalstis. Tā skaitā arī Vācija, specifiski arī ar to, ka viņiem arī tas procentu likmes sloks ir ietekmē vairāk un arī pirktspēja tur šo augsto inflāciju mājsaimniecības tādēļ izjūta daudz smagāk. Līdz ar to tur vēl šogad sagaida nelielu, bet ekonomisku kritumu. Tādēļ, zināmā mērā, es teiktu arī, ka mēs redzam varbūt arī nepārāk pozitīvo situāciju Baltijas akciju tirgu, jo igauņu investori ir viena no aktīvākajiem un lielākajiem visā Baltijā, kas nozīmē to, ka tas ietekmē ne tikai Igaunijas akciju tirgu, bet arī Lietuvas un Latvijas.
Bet pamazām es domāju, ka uz gadu otro pusi tai situācijai stabilizēties ar Eiropā un arī Ziemeļvalstīs, arī Igaunijā vajadzētu pamazām sākt stabilizēties, jo inflācija tomēr visā Baltijā šobrīd ir salīdzinoši jau zema, kas nozīmē to, ka algu pieaugums jau apsteidz inflāciju, ka pirktspēja sāk uzlaboties. Protams, tas paies laiks, lai mēs redzētu un tādā patēriņa pieaugumā, bet tas, mēnešiem ejot nostiprināsies. Līdz ar to es domāju, ka arī attiecībā uz investīcijām investori Baltijā varētu kļūt nedaudz aktīvāki arī uz gadu otru pusi, ja kopumā mēs nepiedzīvosim kādus atkal jaunus satricinājumus, ko grūti šobrīd prognozēt kāds, bet tā virzība tomēr norāda, ka mēs lēnām ejam uz tādu mērenu, bet atkopšanos, izaugsme atgriezīsies. Jā, un teiksim, kā ir viena no lietām, par ko mēs pagājušajā arī runājam, ir nodarbinātības dati, un tad kā šobrīd izskatās ar to, un kā tas ietekmē mūsu? Katrā ziņā, ja mēs gada beigās redzējām, ka bezdarbs turpināja pieaugt, visticamāk, ka neliels bezdarba pieaugums varētu turpināties arī šā gada sākumā. Bet tas ir saistīts ar sezonāliem darbiem vai ar inflāciju un to, ka darba devēji nespēja? Gan tas, ka sezonālajie darbi beidzās, bet arī tomēr mēs redzam, ka ekonomiskā aktivitāte bija diezgan zema, krītoša, ja skatāmies atsevišķus ceturkšņus. Un, protams, ka mēs redzam pa sektoriem, tur diezgan liela izaicinājuma vēl priekšā, piemēram, tie pašā tranzītā, tur, kas attiecās arī attiecībās ar Krieviju, tur nekādas perspektīvas īsti nav. Ja? Tā kā ir daudz sektori, kur šī situācija pietiekami izaicinoša, un arī attiecībā uz eksportu mēs redzam, ka viss pērnais gads pagāja kritumā, kas nozīmē to, ka arī uz eksportu orientētiem sektoriem šī atgūšanās viņa ir gaidām, bet viņa nebūs strauja. Ja? Līdz ar to, cik mēs redzam, ka arī visā Baltijā darba devēji, kuri spēj, cenšas darbiniekus nelaist vaļā, bet tomēr tas spiediens ir, un viņi, tomēr mēs redzam, ka visā Baltijā bezdarbs ir pieaudzis. Tā kā tā tendence vēl turpināsies, bet līdz ar šo situācijas stabilizāciju, tam bezdarba līmeni un sezonālajiem darbiem, kas nāk līdz ar otro ceturksni, tai situācijai vajadzētu stabilizēties. Un es domāju, ka uz gadu otro pusi mēs varētu jau redzēt nelielu samazinājumu, bet jebkurā gadījumā šī tēze, ko mēs redzam jau ilgstoši, ka tas pieprasījums pēc darbiniekiem viņš joprojām saglabājas. Un arī, ka šī pasliktināšanās, kas ir redzama, viņa ir tāda ļoti mērena un neliela. Ja? Kas nozīmē to, ka tādas plašas sociālas problēmas tas neradīs. Līdz ar to arī tas neradīs tādas grūtības ekonomikai sākt atgūties, ja? Jo, protams, ka pieaugušs bezdarbs sarežģīja gan patēriņa pieaugumu, gan tā tālāk, ja? Kopumā situācija. Bet šis pieaugums tā kā nav būtisks, tad katrā ziņā šī stabilizācija attiecībā uz darba tirgu arī nozīmēs to, ka ekonomikai būs labāks pamats atgūties. Tā kā šobrīd ir tāds stagnatīvs noskaņojums un arī tā situācija. Protams, mēs redzam, ka atšķirīgs starp dažādiem sektoriem, bet jau gada beigās mēs redzējām, ka tendences gan apstrādes rūpniecībā, gan atsevišķos eksportējošos sektoros, ka mēs redzam tādu nelielu atgūšanās jau ir vērojama. Ja. Tā kā tās pozitīvās iezīmes ir, bet vēl ir jāpagaida. Arī attiecībā uz patēriņu, ja, mēs priecājamies par to, ka enerģijas cenas ir zemākas nekā, mēs piedzīvojam pirms vairāk kā gada, bet mūs nepatīkam pārsteidz augstā ziema, kā rezultātā ļoti daudziem rēķini bija daudz lielāki, ja, neskatoties uz to, ka cenas bija zemākas, ja, nācās vairāk tērēt un rēķins bija lielāks. Ja, līdz ar to tā pirktspēja īsti neatguvās. Ja. Līdz ar to tas nāksies pagaidīt, ja, un arī janvārs, februārs ir tie klusie mēneši un tās indikācijas, ko mēs redzam pēc kartēm, rāda, ka iedzīvotāji bija tādi
atturīgi tēriņos. Ja. Tāpēc tu atgūšanos mēs vēl gada sākumā īsti nejutīsim un neredzēsim. Un kas ir tas kaut kādi tie cipari, uz kuriem pasakot, teiksim, konkrēti, kāds būtu tas datu punkti, kuriem, ja mūsu skatītāji grib pasakot līdzi vai paliek labāk vai ne, uz ko paskatīties? Tad nodarbinātība būtu tas, kam vērst uzmanību, vai uz inflāciju? Primārais jau, protams, tie, kas skatās līdzi, teiksim, kā varētu rīkoties centrālās bankas, tad, protams, sekot inflācijai Eirozonā ASV. Protams, arī Latvijai, kā mēs redzētu, attiecīgi, kā uzvedas, teiksim, kā varētu uzvesties patērētāji un arī, teiksim, kā uzvedās uzņēmēji. Tie, protams, diezgan regulāri katru mēnesi dati. Protams, indikatīvi mēs varam arī sajust, kas notiek, piemēram, katru mēneša sākumā redzēt ar nelielu, protams, nobīdu uz atpakaļ apstrādes rūpniecībā. Ja? Gan arī mēs varam redzēt mēneša beigās arī saņemam datus par attiecībā par mazumtirdzniecību. Ja? Tas arī parāda to indikāciju, kā cilvēki tērē, ja? kā viņi reāli rīkojās. Ja? Tie ir tādi dati, kas būtu. Protams, reiz ceturksnī mēs redzam IKP indikators. Tā kā, ieejot CSP mājaslapā, atlasot, kaut tādu lietu kā preses relīzi, tur ir grafiks, kad cilvēks var aptuveni apskatīties kalendārā diezgan pārskatām, kurā datumā redzēt, bet, ja seko līdz mēdījiem, tad diezgan aktīvi arī tās pamatlietas jau izskanā arī publiski. Jā. Skatītāji, lasiet manu un kolēģa darbu. Bet vēl, ko es gribēju pavaicāt, mēs jau pieskārāmies Baltijas tirgiem un tiem Igaunijas investori. Tā tad ir bijuši tie aktīvākie, un mēs zinām, ka Baltijas tirgu lielu daļu tiešām veido arī individuālie investori, tā sauktie retail vai amatieri vai vienalga, kā mēs to saucam. Un tad arī iepriekš ir runāts par to, ka Latvijā mēs pamatīgi atpaliekam gan kā investori, gan arī mūsu tirgus uzņēmumu kotēto kapitalizāciju, un arī vienkārši paskatoties, ejot biržas sarakstā, var redzēt, cik uzņēmumi ir no Latvijas un cik uzņēmumi, piemēram, ir no Lietuvas un Igaunijas kotēt biržā. Un tagad jau tuvu gadam, principā, Finanšu ministrija un arī valdība aktīvi komunicē, ka viņi grib šo lietu mainīt, ka viņi grib aktivizēt, jo ir šie 10 miljardi ir kontos stāv, kas neko nedara cilvēkiem plus mīnus. Un, viņi grib, lai šie 10 miljardi strādātu Latvijas ekonomikas labā. Tad ir tas mērķis virzīt kapitāla sabiedrības uz biržu pašvaldības un arī valsts kaut kādas kapitāla sabiedrības. Un es gribēju paprasīt, ko jūs domājat par šo plānu, teiksim, ja viņš neiebuksēs kaut kādu politisku lēmumu dēļ vai kādu citu problēmu dēļ, vai tas varētu mums palīdzēt sasniegt vismaz mūsu tuvākos kaimiņus, ja ne Eiropu, ka, piemēram, tas pats Air Baltics nokļūtu biržā, tas gan būtu dual listings kaut kur ārzemēs vai kādi citi mazāki uzņēmumi. Pirmais, ja paskatāmies varbūt tādu senāku pagātni, tad jā, es arī biju nedaudz skeptisks tādā ziņā, ka bija tā, ka, lai ko darītu, publiska saistībā ar privatizāciju, vienmēr tur izlīd kā dāža kāja, ka tur kaut kas nebija godīgi. Ja? Līdz ar to bija tāda sajūta vienu brīdi, ka labāk, lai neko nedara, jo pēc tam, tās visas korupcijas schēmas un viss tas, kas tur pēc tam atklājās, rādīja, ka tiešām varbūt labāk nedarīt. Šobrīd man īsti tādas bažas vai īsti nav. Es domāju, ka mēs to varam izdarīt pilnīgi atklāti un neradot nekādu šādu veidu kaut kādas aizdomas, ja, ka tas ir darāms. Manā skatījumā šobrīd arī tas plāns, kas jau it kā bija pieteikts un šobrīd parādās, kas tur varētu būt, arī jau ir pārāk revidēts, lai es teiktu, ka tas ir pārāk piesardzīgs un tur izskatās, ka tas jau arī īsti vairs neizskatās, ka tas būtu tas optimālākais. Ja citiem vārdiem sakot, ir jālaiž visi tie lielākie uzņēmumi, kuri šobrīd mums ir.
Ja mēs aizlaistu biržā, piemēram, jebkuru šo lielo uzņēmumu, par kuriem mums šobrīd ir nolikti malā, pieņemsim tie 25% biržā, tie paši mūsu pensiju fondi iegādātos, tie mēs kā visi kļūtu kā daļa no īpašniekiem, un tas vairotu, mēs būtu paši ieguldījuši savā valstī, savā attīstībā, kas arī nest mums atdevi, teiksim, tādā nākotnē. Un būtisks aspekts, kāpēc visi saka, ka rastos bažas, ka kāds kaut ko pārņemt vai kā. Piemēram, vai jūs, skatītāji, zinat, ka ik viens no jums var kļūt par īpašnieku Beļģijas, Šveices, Grieķijas vai Japānas centrālajā bankā? Jūs varat iegādāties šo centrālo banku akcijas. Vai jums iegādājoties šādas akcijas, piemēram, vai jums, tiksim tā, līdz šim ir bijuši vai kaut ar ausu galu dzirdētas bažas vai tajā pašā Eirozonā, ka, piemēram, Beļģijas banka vai Grieķijas banka ir neusticams, tāpēc, ka viņām ir, teiksim, kotējas akcijas, teiksim, biržā. Vai ir kādreiz bijis kaut kāda veida bažas vai kaut kas ir tāds bijis? Tas nav bijis. Līdz ar to, piemēram, arī neviens neapšauba tādu pašu Šveices centrālās bankas spēju īstenot kaut kādu savu monetāro politiku. Vai ne? Līdz ar to spējot izdarīt, ja to izdara pareizi, tam absolūti nav nekāda saistība. Te drīzāk ir par tādu politisko maždūšību, un es redzu, ka tā, protams, zināmā mērā ir kaut kāda politiskās kontrolas zaudēšana un cita veida, teiksim, tādi argumenti, nekā skatoties varbūt no tādas sabiedrības un ekonomikas ilgtermiņa attīstības perspektīvas. Tā kā es domāju, tajā ambīcijā es tomēr ceru, ka tas beidzot aizvirzīsies uz priekšu. Labi, ja tas būtu tajā pieteiktajā apmērā, bet es domāju, jābūt ambiciozākiem, ja? Tādā ziņā, ka mēs redzam, ka Igauni jau ir nākamajā līmenī, ka viņi taisās laist jau tur lielākos uzņēmumus, jau praktiski gandrīz visus. Ja, kas nozīmē to, ka viņi šos riskus neredz, un vēlreiz tas nenozīmē pilnīgi šo teiksim, privatizāciju, tas nozīmē tikai daļu, kur uzņēmums tik un tās un valsts saglabā šo strateģisko kontroli. Un vēl piebilstot, ka bieži vien arī mums šobrīd mēs publiski dzīvojam tādā bieži vien aplamā retorikā, runājot par uzņēmumiem, ka mēs, ja pajautātu cilvēkiem, kam tad īsti tas uzņēmums pieder, kurš kontrolē, šobrīd pārvalde, ja, bieži vien sabiedrībai, teiksim, vairāk man nebūtu priekšstat. Ja, tā kā ilgu laiku vēl Krājbanka šķita līdz bankrotam, ka tā ir, teiksim, valsts banka. Ja. Tāpat varētu pajautāt, vai cilvēki zina, teiksim, kāds ir akcionāru, teiksim, sadalījums tai pašā TET. Ja. Un tā tālāk, kas nozīmē to, ka uzņēmums var attīstīties un attīstās, teiksim, ja šo sadala, teiksim, ja akcionāriem ir reāli interesi uzņēmumu attīstīt, viņš attīstīsies. Ja. Un šajā gadījumā, ja mēs publiski, ik viens, kas grib, varam kļūt par īpašniekiem, tad tas nekādā ziņā, teiksim, neietekmē šī uzņēmuma attīstības plānus. Tā kā es domāju, tam ir jābūt trāvienam, jo mēs to visu muļājam pārliek ilgi. Tad jūs domājat, ka kaut kāda daļa no tiem 10 miljardiem varētu tad nonākt, ja šis notiktu, ka sabiedrība gribētu ieguldīt šajos mūsu zināmajos zīmolos un vārdos? Tas būtu noteikti tāds stimuls. Protams, tur būtu ļoti aktīvi jāiesaista sabiedrības, teiksim, tāda uzmanība, lai viņi to izdarītu. Mēs redzam, ka tāda kampaņā krājobligācijas, viņas arī, kamēr iekustējās, mēs redzam, ka viņi kustās, ka tas strādā, bet es domāju, tas potenciāls vēl joprojām ir, teiksim, tāds, kurš nav izmantots. Es domāju, ka ļoti liela daļa sabiedrība to neizmantotu. Tādēļ, protams, ka tur iesaistītos pensiju fondu un tā tālāk, kas būtu arī daļa no šīs iespējas mums izvietot savu naudu savos tādos uzņēmumos. Ja? Tā kā mēs pat varbūt tie, kas nenopirk šīs akcijas tieši, ja, viņi netieši, teiksim, pelnītu, teiksim, pensiju fondu pelnītu mums šo te pensijas kapitālu. Ja? Un katrā ziņā tas uzlabot arī, teiksim, tādu pievilcību šeit kapitāla apriti. Ja?
Tā kā es domāju, tam būtu ilgtermiņa lielāks iegums. Cerams, jā. Mēs arī nākotnes kapitālā ļoti ceram, ka tas notiks. Un tad raidījuma beidzot man ir tāds viens mazliet, es neteiktu nenopietnas jautājums, bet varbūt mēs jau runājām par mākslīgo intelektu, par mākslīgā intelekta ienākšanu dažādos sektoros un tā tālāk. Jūsu darbā mākslīgais intelekts makroekonomikas paredzēšanā mēs nonāksim kādreiz pie tāda brīža, ka roboti varēs tā ļoti precīzi izskaitļot, kas tad notiks, un neteiksim, ka jums nebūs darba, būs vajadzības, bet ka principā tādas, teiksim, paredzējumus šis mākslīgais intelekts varēs veikt diezgan precīzi, un tad arī, protams, tas ievērojami ietekmēs visu finanšu sistēmu, jo mazinās kaut kādu nedrošību un tā tālāk. Jā, tas ir tāds jautājums, cik daudz mēs varam, cik daudz mums būs nepieciešams cilvēks, jā, jo ir skaidrs, ka arī šobrīd mēs redzam, ka ir šīs automātiskās investēšanas platformas, cilvēku darbs kļūst dārgāks, jautājums, cik daudz mēs esam gatavi, ticēt tam, ko arī ražo dators, tas ir praktiski, es domāju, ka tur tā robeža kļūs arvien grūtāk novelkama. Tas pilnīgi noteikti, jā. Un, protams, ka tas tiešām ir ļoti grūts jautājums, jo, tā kritiski skatoties, cilvēki, ja mēs skatāmies, kas ir nepieciešams, vai ir vienkārši informācijas plūsma, ko mēs patērējam, vai mēs redzam kaut kāds un izdarām pašus secinājumus, jo jebkurš dators ģenerēs mums informācijas plūsmu, bet vai mēs spēsim izdarīt no tā secinājumu, tāds ir jautājums. Un es domāju, tā vai citādāk, varbūt tas mūsu darbs nebūs vairs tik daudz, varbūt ģenerēt šajā informācijas plūsmu, cik izdarīt secinājumus, kas mums ir nepieciešams, jo tas, ko mēs redzam, ka informācijas plūsmas šobrīd ir tik masveidīgas, ka mēs tajā visā pazūdam, ka mums jebkurā gadījumā ir vajadzīgs cilvēks, kas kaut kādā mērā to visu atfiltrē, pasaka kaut kādas elementāras lietas. Jo, lai kā mēs redzētu un klausītos dažādas podkastus un vēl kaut kas, mēs spējam uztvert tikai dažas atsevišķas lietas. Tā kā, tas mūsu darbs būs tādā ziņā, ka mums būs jābūt koncentrētiem, lai spētu cilvēkiem pateikt kaut kādas konkrētas lietas. Ja. Aizstāt vai sacensties ar datoriem, es domāju, tas kļūst arvien nereālāk. Jā, nē, jums ir pilnīgi taisnība. Es vienkārši par šo iedomājos, jo es nesen lasīju studentu skolēniem lekciju par mākslīgo intelektu un žurnālistiku, un es varu jums piekrist tajā ziņā, ka informācijas plūsma ir milzīga, un jau tagad ir interneta lapas, kuras izmanto kaut kādu mākslīgā intelektu modeli, kas veido tās īsās ziņas, tur pieņemsim, izvelka kaut kādus tur ciparus par satiksmi, tur tādu un tāds sastrēgums vai par laika ziņām, vai arī varbūt kaut kādas tur makroekonomikas, un tad, piemēram, Centrālās statistikas birojas pārvalde izlaiž ārā kaut kādu datu apkopojumu, un tad robots izvelk ārā tur pāris teikumus, bet, protams, jā, tas skaidrojums un tā tālāk ir cilvēkiem nepieciešams, un ja mēs gribam kaut ko padziļinātāk un tā tālāk. Jā. Bet tad skatītāji var izdarīt no šīs secinājumus un padomāt, ieguldīt vai neieguldīt mākslīgā intelektā vai kādās citās platformās. Ar šo es teikšu paldies SEB bankas ekonomistam Dainim Gašpuitim, kuru visticamāk robots neaizstās tuvākajā laikā, un mēs turpināsim aicināt Daini, nevis kādu mākslīgā intelekta rīku. Paldies jums! Paldies skatītājiem atgādināšu, ka mūs var skatīties gan YouTube, gan Delfos, gan TikTokā, Instagramā. Mēs publicējam klipus un dažādas citas lietas, kas saistītas ar raidījumu. Un, protams, ja jūs gribat lasīt par to, kas notiek pasaulē un ekonomikā, tad meklējiet Delfi biznesā nākotnes kapitālu. Paldies! Visu labu!